Ko var teikt par jauno Samsung A56? Idejiski šim ir jābūt relatīvi pieejamam telefonam ar jaunākajām Samsung Galaxy AI un Gemini featurām, izskatoties dārgāk, kā tas maksā un tā tālāk un tā joprojām. Caurmērā tā arī ir, bet ar ļoti daudz piebildēm un vārdu spēli ar AI, kā Awesome Intelligence, un ir iemesls, kāpēc tas mākslīgais intelekts ir nodāvēts par tikai lielisko. Vizuāli, kā jau tu redzi, A sērija ir gājusi krietni uz priekšu, no plasmasīgā viduvējā telefona līdz principā pēc sajūtām kļūstot par flagmaņu līmeņa telefonu. Kameras modulis ir prominentāk izvirzīts, aptaisīts ar dizainiski pievilcīgāku materiālu, korpus ir pilns alumīnija rāmis, gluži kā to varēja sākt novērot jau A55 sērijā. Stikla aizmugure Gorilla Glass Victus Plus IP67 ūdens noturība lieliski. Vēl divas paudzes iepriekš A54 bija ar plasmasas rāmi. Lieli soļus priekš, lai radītu to premium sajūtu telefonam. Ko es gan pamanīju, un kopš pamanīju vairs nevarēju nepamanīt, ir tas, ka displeja un korpusa noapaļotie stūrīši īsti neštimē kopā. Ļoti minimāli, bet var redzēt. Kopā ar IP67 ūdens noturību tomēr beigās liek secināt, ka pat ja vizuāli un uz tausti šis te ir ļoti tuvu premium, ir nianses, kuras tomēr vēl nav nemaz tik premium, un kopumā skatoties, viss it kā jau diezgan paredzami. Šis ir klasi zemāks par flagmani, un kā redzēs vēlāk, principā visos aspektos telefonā. Pieejamās krāsas tam ir vairākas, šī man ir lieliski baltā, bet vēl ir trīs, un manuprāt, vissmukākā ir lieliski olīva, kaut gan šī tagad sāk šķist, ka varbūt ir vairāk pelēka, nevis balta, vai es esmu vienkārši daltoniķis. Rozā varētu patikt meitenēm, un vispārīgi skatoties, tiešām šie ir glīti telefoni. Telefonā turpinās izteiktā sānu mala ar ļoti ērti sasniedzamām pogām, kur ir vēl joprojām ļoti ērta, un lai arī A56 ir kļuvis lielāks, tas nav zaudējis lielisko ekrānu, un pikseļu blīvums ir labāks kā A55. Tiesa, ikdienā vispār nevar manīt starpības ar A55, un tehniski ir, un lai arī šim telefonam tāds pats Samsung AMOLED displejs kā priekšgājējiem, tas ir kļuvis spilgtāks ar maksimālo pīķa spilgtumu 1900 niti un par 200 nitiem, proti 1200, ikdienas pīķa vai augsta spilgtuma režīmā labāks displejs. Kopumā displeji Samsung telefoniem vienmēr ir bijuši ļoti labi un turpināt arī pa lielam tādi būt. Skatīties kaut kādu video materiālu uz šī telefona ir ļoti baudām. Tiesa, kā jau arī parasti, un šeit pat palielinātais dzēses kamberis nepalīdz skaņai. Skaņa ir laba, bet nekas vairāk ar šiem iebūvētajiem skaļruņiem nebūs. Telefonam iekšā nav Snapdragon procesors, bet gan Samsung pašu radītais Exynos, proti 1580. Pieejamās atmiņas telefoniem būs 128 vai 256 GB ar 8 vai 12 GB RAM. Aizmugurējās kameras ir identiskas iepriekšējai paudzei ar 50 megapikseļu optiski stabilizēto platleņķa un 12 megapikseļu ultra platleņķa un nedaudz vājāku, bet vairāk pārbaudītu 12 megapikseļu selfiju kameru. A55 ir 32 megapikseļi, tas tā. Baterija ir nemainīgi liela 5000 mAh, bet jau ir ar 45 vatu ātro uzlādi. Bezvadu uzlādi vēl joprojām nav. Vai 500 eiro telefonam bišķi dārgāk tas ir trūkums? Manuprāt, noteikti, jo, ja vēl var diskutēt, vai telefoniem cenā līdz 500 eiro tās lietotāji to lieto, tad 500 līdz 800 telefonu segmentā es teiktu, ka to feature noteikti lieto, jo tā ir tāda cenu kategorija, kuru izvēlas cilvēki, kuri negrib / nevar pirkt telefonu nākamajā līmenī, kas lielākoties ir no 1000 eiro uz augšu, kas ir pilnīgi saprotami, līdz ar to tā ir tā lieta, kuru iekļaujot ražotāji tikai palielinātu iespējas telefonu pircēju atrašanā, un tās iestrāde īstenībā nemaz nemaksā tik daudz, lai to izlaistu vai tā ievērojami sadārdzinātu pašu telefona gala cenu, kas uzreiz liek runāt arī par šī telefona spējām. Principā apskata modelis ļoti ideāli sakrita, ka ir gluži kā apskatīties Nothing Phone 3a 8 GB RAM, 128 GB atmiņas modelis. Caurmērā mans lielākais pārsteigums bija, ka vēl pagājušā gada Poco F6 joprojām ir jaudīgākais telefons lielākajā daļā testu. A56 procesoru veikspēja ir caurmērā līdz 20% labāka par A55 un grafika caurmērā par 30% jaudīgāka, kas nav svarīgi ikdienas lietām, bet ir nozīmīgi spēlītēm un mākslīgā intelekta, lieliska intelekta prasībām. Bet es jau minēju kameras. Un tev būs vērtīgi noskatīties A55 apskatu, īpaši par kameru sadaļu, lai varētu pats izvērtēt, vai selfie kameras izšķirtspējas samazinājums ir ievērojams vai nē. Bet jebkurā gadījumā iesveikt ierastos testus uz baznīcu un citām vietām apkārt, lai saprastu, kādas tās ir un ko tās īsti no sevis piedāvā. Selfie kamera šim Samsung A56 kaut kas vēl apkārt.
spēj ir filmēt 4K 30 kadru sekundē. Kas ir lieliski, kas ir kaut kas, ko, piemēram, nevarēja Nothing Phone 3a izdarīt ar relatīvi, tā ļoti vispārēji saku, līdzīgu sensoru. Šim telefonam gan es atradu, kur atslēgt stabilizāciju, līdz ar to tas, ko tu redzi šobrīd, ir dabīgā, sauksim to par nestabilizāciju, kas nav slikti. Šis telefons mums ļauj tev izvēlēties, cik tu dabīgu to visu pasākumu gribi vai negribi. Dynamic range, pārbaudīsim. Līmeni, kas ir ļoti labi. Tātad augstvērtīgāk ir šī selfie kameras lēts. Un vispār šis te 4K materiāls labi paturēs ar abām rokām. Normālāka stabilizācija ir labs. Man patīk arī uz šī te Super AMOLED ekrāna viss krāsas izskatās pietiekami akurāti. Pat mainot, kas ir vairāk dominējošā krāsa. Ļoti labi performās, ļoti labi. Un tagad pārslēgsies uz galveno kameru, kura ir arī 4K 30 kadru sekundē ierakstīt spējīga. Tāpat vēl joprojām atslēgtā stabilizācija, jeb rokas stabilizācija. Un es teiktu, ka priekš atslēgtiem, vēlreiz atkārtošu visiem šiem te papildus stabilizācijas efektiem, ir diezgan cienījami šī te pati lēca tiek ar visu galā un ieslēgs normālu. Un tagad jau gan ir ieslēgta stabilizācija un mēs ejam. Tā ir ok, tā ir normāla. Dynamic range, tur ir debesis, tur ir citas lietas. Ir kārtībā, nav ko baigi pārmest. Man patīk ļoti krāsas, ir tīpaši šajā displejā, kas nāk ārā no šīs kameras. Jā, stabilizācija ir tāda, viņi ir, kā saka, konkurenti lētāki, kuriem tā ir labāka. Autofokus, arī līmenī, bet šis jau ir, vai šī jau ir tā paudze, kurā, ja autofokus nebūtu līmenī, tad būtu diezgan bēdīgi. Bet, jā, šādi te ir stabilizācija, kura ir gandrīz laba kopumā ņemot konkurentiem. Tu pats jau redzēji, Nothing Phone'am, piemēram, bija ievērojami labāka. Kamēr mēs ejam rekur atkal filmēt ierasto baznīcu, uzreiz teikšu, ka es biju pārsteigts, ka galvenajai kamerai tikai 10 reižu zooms ir labākais, uz ko tā ir spējīga, kas nešķiet tipiski būtu, vismaz tāds 30 reižu digitālais zooms, bet tāpat laikā 30 reižu digitālais zooms nevienmēr ir lietojams, un attiecīgi labāk varbūt tad lietojams 10 reižu zooms nekā nelietojams 30 un uz augšu. Bet, tas ir citas lietas, cits pārbaudas, šis nav tomēr pārdomu vlog šajā segmentā, vairāk tiešām tikai kameru testēšana. Kopumā, jā, caurmērā kameras telefonam ir labas, tiesa ņemot vērā, ka otrs lielākais uzsvars telefonā tieši tiek likts uz kamerām un fotoapstrādi. Man šķiet, ka šī visa sadaļa maķenī tomēr nedaudz liek vilties. Jā, objektu dzēšana ir daudz maz ok, bet iespējas pro režīmā ir teju nekādas, nav logi ierakstīšana, kas ir aktuāli tikai S-sērijai, nav audio dzēsējs no videoklipiem, kas ir atkal tikai S-sērijai. Ok, priekš tiem, kuri tagad ir gatavi asināt dakšu, lai man tagad nolinčotu, ka salīdzinu nekorektie A-sēriju ar S-sēriju, salīdzināšu arī par A55. Pa lielam bez izmaiņām? Ok, var pielikt filtrus? Labi, forši. Turpināt šajā telefonā uz mākslīgā intelekta nots. Lielākais uzsvars šī telefona saistībā ir saistīts ar vārda lieliskais, jeb awesome intelligence lietošanu. Iemesls, kāpēc netiek īpaši runāts par artificial, jeb mākslīgo intelektu, ir gluži vienkārši. Šajā telefonā nav īsti nekā tāda, kas kvalificētos kā mākslīgā intelekta features. Šim telefonam tās ir caurmērā diezgan apgrēzītas. Tiesa, tās ir
vidēji, es teiktu, S24 Ultra līmenī. To gan ir jāmin. Un, ja tu vēlies salīdzināt šo telefonu pret A55, tad šeit ir jāsaka, ka te ir paudžu starpība, bet viss atkal ir saistīts ar kontekstiem. Kontekstā pret A55 šis ir tiešām awesome. Te ir sejas izvēle vai best face fotogrāfijās, objektu dzēšana, minētie filtri, ieteikumi fotoapstrādēji, automātiskā videoklipu sašaurināšana un mākslīgā intelekta piedāvātās darbības ar ekrānā atzīmētu objektu, jeb AI Select. Pār S24 Ultra arī šis tas ir labāks, kā tāpat ir best face, jeb labākā seja, kas vēl nav S24 Ultra. Tomēr ar S24 ir jāpatur prātā, ka drīz jau kaut kādas lietas arī tiks piedāvātas tajā sērijā no S25 sērijas, līdz ar to varētu būt, ka S24 Ultra, piemēram, kaut kādā brīdī būs pārāka. Un tad ir konteksts pret S25 sēriju, kur tiešām tas, ko zaudē A56 sērija, potenciāli varētu būt ļoti nozīmīgi. Ja salīdzina ar šo te Samsung flagmanu, nav log režīma, kamērās nav kontekstuālā sadarbības starp Gemini un telefonu lietotnēm, nav brief, labi, pārāk neiedziļināšos, bet kopumā, ja iepriekšējos gados tās atšķirības telefonos A un S sērijā bija caurmērā, es teiktu tā, uzbūves materiālos un jaudās, tad ar mākslīgā intelektu un Gemini parādīšanos arī sāk parādīties lielāka plaisa funkcionāli. Un tas ir tāds, es teiktu, ka punkts, kurš arvien vairāk varētu spēlēt lomu potenciālā telefona izvēlē. Mēģinot tagad kaut kādā veidā nopaļoties un saprast, vai šo telefonu nepirkt, apsvērt, shortlistēt vai pirkt, īstenībā ir diezgan grūti atbildēt. Es teikšu tā, ka šobrīd apdomāt, jo vēl būs pieejams arī Google Pixel 9a, kurš, esot līdzīga segmenta tālrunis, varētu piedāvāt arī pietiekami daudz interesanta gan dizainā, gan jaudā, gan cenā, gan mākslīgā intelekta features. Lai arī parasta telefona izpildījumā šis caurmērā ļoti labs telefons, tomēr nepamet sajūta, ka kaut kas tam pietrūkst. Es varu saprast to, ka AI features ir apgrieztas visdrīzākais, ka vērtējot to, ko vidusmēra lietotājs izmanto visbiežāk, bet dažas lietas, kuras ir saistītas ar One UI, kā, piemēram, nav brief neiekļaušana, raisa jautājums. Vēl pārsteigums bija iestatot telefonu, ka pirmo reizi saskāros ar to, ko novēroju parasti ķīniešu telefonos, ka Samsung man principā liek instalēt lietotnes, kuras es nemaz negribu. Man nevajag vārdu spēli vai monopolu vai bubble shooteri, bet tās nevarēja noņemt instalācijas procesā. Un tās uzinstalējās. Kaut kā arī ierīces kopēšana nepārnesa visas lietotnes, kas arī bija pārsteigums, bet tas vairāk ir pārmetums Androidam, tomēr arī nedaudz Samsung pusē, jo S25 sērijā man viss eleganti pārnesās, šeit šķita nedaudz, bet laikam pamainīt nedaudz tā iestatīšana, un tas rezultējās galā diezgan paplikā telefonā. Iespējams, ka tur blīve starp telefonu un beņķi bija pie vainas. Tā ka kopumā ir jāsacina, ka vēl vairāk var just starpību starp A sēriju un S sēriju. Tu izvērtē gan pats, kas tev ir nepieciešams un ko piedāvās konkurenti, un ar to es domāju, ka tad šajā video apskatā arī viss. Paldies, ka tam pieslēdzies, un mēs ar tevi visdrīzākais tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!